Nu ko, čau, lieli un mazi, mazi un lieli. Ir laiks uztaisīt vienu treniņu video, jo. Pirmkārt ir sveiciens Džekam no Gulbenes, kurš mani satika Bērzkroka Circle K. Es ienācu tāds saulenēs, tur paņem kafīņu, tais kafīņu. Gatavojuši ņemt bulciņu, un Džeks pienāk, Bafraider, čau! Džeks skatās mani jau sen, jau no ilgiem laikiem, saka, no Gulbenes, un baigi foršā pienāc tā, ritīgi pozitīvs nots, bišķi papļāpājam pāris vārdus, un viņš saka, gribētos vairāk tos treniņi, tos vidīgs un sporta vidīgs, un visu man uzreiz kā bums, uzreiz tāds stimuls uzreiz uzfilmēt kaut kādu treniņu vidīgu, jo kā jau es teicu, es tos vidīgs, treniņu vidīgs, tā kā mazāk filmēju, jo viņiem nav pieprasījums, ja? Noskatās tur 2000 cilvēki, 2-3 tūkstoši, ja tur kokudai vidīkam ir 10 štukas, 11, ja? Un tos, tāpēc man kaut kā nav tas stimuls taisīt tos vidīgus, tāpēc arī īpaši baigas nefilmēju. Trenēties, es trenējos uz laiku regulāri, bet šitais man iedod tādu mazu stimuli, un es domāju, nē, jāpaņem un jāuztaisins treniņš pa godu šitā. Tāpēc, jā, esam manā Jimbo ir klāt, tātad, kas mums te notiek? Man te ir jaunpienācēji, labi, šito jau jūs redzējāt, šito no Tehmos sūtīju, baigi normāli šēli, pilnīgi nav nekāda problēma ar viņu, vispār kvalitatīvs, labs sūds, tā kā viss notiek. Un vēl ir viens, es nezinu, vai jūs redzējāt šito vai nē, šito es arī temiķī pasūtīju, baigi normāls, gumijot, tas apgaismojums, ir tāds kā ir, jā, sorry. Šitāds gumijotas ručkas, arī negriežās, normāli. Šitāds te beidzot man ir viss, ko vajag. Nav tur kaut kas jāķīmiķo, tur jāpārliek ručkas, viss man te ir vienīgais jokaidīgs svarbumbs ārā palikuši. Nebūs ar vadiem, ko taisīt. Labi, sūds ar visu, tāpēc, ka es te pēdējās dienas foršs laiciņš vasarīgs bija, tāpēc es pār tur, tā kā mazliet patrenējos. Bet ārā trenēties ir baigies sūdi, tāpēc, ka ir nolādētie knišļi lien virsū un karsts nenormāli. It kā forši vasara ārā jātrenējās, ja? Bet es sūdi jau nevaru patrenēties, tāpēc, ka tie mošķi tev ēd nost vienkārši odi un tie mazie knišļi, ciest nevar. Tas ir viens un otrs, un tā kā nenormāli karsts, tad tev ir jāceļās nezinu cikos, lai pa vēsumu var patrenēties, bet šeit tad jau gribās, jā, tur, principā es nezinu, ja jums interesē, ja jūs gribētu, es varētu arī vienu treniņu vidīgu uztaisīt ārā, jā, kā un ko es tur daru, tur kaut kādas bumbas pavicināt, pavilkties, atspiesties, kaut ko, zin kā, pāri pavingrot arī vienu treniņu vidīgu tādu varētu uztaisīt. Un jā, vēl jaunpienācējs ir šitais te, gan jau kaut kādā TikTokā varbūt redzējāt, šito te, un es arī pasūtīju temūbļi. Pilnīgi normāli, šitai tagad nav nekāda reklāma, bet šito te, jā, es vienkārši pasūtīju. Es kaut ko vienkārši šķirstīju, joku pēc kaut kāds kārtējos sūdus tur sūtīju, un ieraucīju šito te, es domāju, jāpaņem, un nebija baigi dārgs, un ritīgi normāls šancē, un izmērs ir ok, un viss tieši tā kā vajag, te tāds gumijots, kur rokā, kur elkoņi stāv, bicīši pumpēt, baigi feinā štēla. Un tā kaut kā labi, es domāju, sākšu ar iesildīšanos, uzlikšu mūziku, un iesildīšos, to es, protams, pātrināšu, parādīšu, kā es iesildos, es nezinu, vai tas ir baigi visiem vajadzīgs, bet tas ir tas, ko es daru, un es iztērēju savus kaut kāds 10 minūtes tam iesildīšanās, bet man to vajag, tad es uzreiz tā kā atdzīvojos, gan drīz vai šodien man arī tā, ka, negribētos īsti trenēties, gribu pasēdēt dīvānā, palurēt teļu, bet vajag pārkāpt tam slinkumam un aiziet sākt, un kad tu sāc, tad jau aiziet tas treniņš. Tāpēc, jā, es gribu minūtes 10, es ielocīšos, iekustēšos, un tad es būšu gatavs jau atmodies un gatavs treniņam. Davai, aiziet!
Tā, nu, šitā apmēram es iesildījos. Un uzreiz jūtu visu ķermeni. Un esmu gatavs normāls treniņam. Principā, šodien es biju domājis sākt ar pievilkties un šitās uz līdztakām tipus pataisīt. Bet es izdomāju, ja es taisīšu ārā treniņu, tad tur, nu, principā, vienīgais, kas man ir ko trenēties, tas ir stieņas, kur pievilkties, jā. Tāpēc es domāju, es šito pievilkšanos tagad netaisīšu, nerādīšu jums, bet pataisīšu savādāk, vilkšu lejā un teiksim, supersetā ar tipiem līdztakām, jo man līdztaks ārā nav. Es gribēju iztaisīt klāt, bet es nezinu, vai ir vērts, ja man viņas te ir iekšā. Un arī vasarā treniņš vislabākais ir šeit iekšā, jo te ir pagrabā vērs un forši, un te var kārtīgi maukt. Un jā, principā, tāpēc es saku, es gribu ritīgi ielocīt, izstaipīt ķermeni, iesildīt, jo, zin kā ir, jo tu vecāks paliec, jo tu ātrāk ir kaut kāds traumiņas var dabūt, un citreiz ir tā, ka kaut kāds, ne tā paņem, vai kaut kā ielocieks kaut kāds krikšķis, un tad tev tur kaut kāds plecs sāp, vai muguru, vai kas, vai ko. Tāpēc kārtīgi vienmēr, ko es, 10 gadu atpakaļ, 20 gadu atpakaļ varbūt nebija tā, varbūt nejūt. Nu, jo tu vecāks paliec, jo tev, es domāju, vairāk iesildīt ķermeni. Un ticēsiet vai nē, bet nu, man pēc 4 mēnešiem paliek 40 gadi. 40 gadi! 40 gadi paliek, iedomājieties, nu ārprāts bija, es biju sīks. Man jau kaut kādi 25-gadīgie, 30-gadīgie jau bija uz jūs, jau onkoļi jāuzrunā, bija pasiešies tik vecs kraķis. Pašam toli būs 40-nieks, iedomājieties, bet nu, zin kā, uz 40 es nevienu gramu nejūtos. Vienīgais, kas man nodod, varbūt vecums, ir kaut kāda sirma bārda šur un tur. Un krunkas uz sejas, jā, tas arī viss pārējās. Es nezinu, vai varētu pateikt, ka man ir 40, es jūtos ideāli, es izskatos labi, jā, es lokans, spēcīgs un tā tālāk, teiksim, es nezinu, vai daudz cilvēku ir 40 gados ir no labā fiziskā formā. Un tāpēc es arī principā es neeju vairs uz kaut kādu tur spēku, ja, powerlifting, vai būvēt kaut kādu baigo pūdu. Es tagad, principā, mēģinu vienkārši uzturēt savu labā formā, būt aktīvs, lokans, lai labi arī izskatītos, lai arī varētu aiziet kaut ko un padarīt, un paskriet, un vai papeldēt, un, teiksim, jā, nevis brīvdienās tur vienkārši ierīt šņābi, ja, un pēc tam nākošajā dienā kārtīgi pavēmt un pamocīties. Bet aizmīties ar īčuku uz ezeru, ja, vai iet paskriet, vai kaut ko ar bērniem padauzīties. Nu, nezinu, gribās maksimāli vēl saglabāt to labo formu un to spēku un to enerģiju un tā tālāk. Tāpēc es domāju, viss noslēgums ir vienkārši jābūt aktīvam. Ja, tad arī 45 un arī 50 gados vēl labi jutīsies, izskatīsies un tā tālāk. Tā kā es nevienu neko nepārmetu vai nelielos, bet tāpēc arī šitiem treniņu vidikiem arī ir tā jēga motivēt jūs, ja? Varbūt nolikt to aliņu tagad nost un aiziet, varbūt paskriet, vai pabamīties ar īčuku, vai vienkārši kaut pastaigāt, vai es nezinu, vai papeldēt un tā tālāk. Nu, varbūt arī pēc tam to aliņu var iešaut, ja pie šašli, kā arī es to daru, bet ar mēru, ja, visam jābūt līdzsvarā, tāpēc visam jābūt līdzsvarā. Treniņš, ģimene, sports, darbs un viss pārējais. Tā kā labi. Šitais vidīgs jau būs izvērties par pļurkstēšanu, nevis par trēniņu. Tā kā davai trenējamies, es parādīšu tūltās, kā es tagad darīšu. Kā es šito te darīšu, teiksim, no šitā draporis. Teiksim, es uzlieku to svaru bišķi lielāk un līdz ar to man tas svars velk uz augšu, redziet? Velkot man tas svars cels uz augšu, tāpēc es kājas varbūt neizskatās tik labi, ja, bet kājas es palieku reku šeit, nevis apakšā, es palieku bišķi augstāk, un līdz ar to man tas svars nevelk uz augšu, un es varu normāli taisīt. Aiziet.
ka nākošo pataisīsim benču. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka es vilku uz leju, un man visu laiku stienas bija acu līmenī. Es domāju, davai nākošais jāuztais ir bench press. Bet, principā, šodien man nebija īstenībā plānots treniņš, tāpēc man arī nav baigs saplānots, ko es un kā darīšu. Parasti man ir tā, ka man apmēram plāniņš jau galvā ir, ko es šodien darīšu, sākšu to, pēc un to, bet šodien man galīgi īsti plāna nav. Tāpēc vienkārši tīri filmēšanas pēc patrenēšos, uztaisīšu visu ķermeni treniņu, full body uzmaukšu. Principā es jau pa lielam arī trenējos katru reizi, arī taisu full body treniņu. Bet vienīgais es taisu, ja man vienu dienu ir bijis vairāk ar svariem treniņš, tur bench press un squati un tur biceps hantelēm un muguru un tā tālāk, tad nākošo treniņu, tad vai tas būs pēc 2 dienām, vai pēc 3, vai pēc 1, vienalga, tad nākošais treniņš man būs vairāk atkal ar savu svaru. Pievilkšanās, atspiešanās, deep, kaut kāds līdzseks, uz rokām pastāvēt un kaut kas tam līdzīgs. Principā, jā, ar savu svaru. Un tāpēc pēdējie man bija vairāk, es tieši atspiešanos trenējos un plankingu. Es trenēju pat reiz plankingu rītīgi. Es jums pateikšu, kā ir, man plankings besīja. Man reāli besīja taisīt plankingu. Es nezinu, kāpēc. Tad, kas nezinu, par ko es runāju, jā, gan jau, ka visi zina, tāpēc tie, kas skatās, ko es te kļūstu. Plankings, tas ir šitā te vienkārši stāvēt, cik tu ilgi var nostāvēt. Man reāli besīja. Man reāli besīja viņu taisīt, tāpēc, ka es nezinu, es varu kaut ko vilkt vai kaut ko spiest, bet vienā pozā kaut ko turēt, reāli besīja, es nezinu. Bet reāli lēnām trenēju to plankingu. Es jums pagaidām neteikšu, kāpēc es viņu trenēju. To es jums pateikšu tikai tad, kad es būšu izdarījis to, ko es plānoju darīt. Tad es arī jums pateikšu, bet patreiz, jā, vienkārši reāli tur katru pārdienas trenē plankingu, sīkie uzlien uz muguras sākumā. Tad tur, cik var noturēt, tad viens sīkais nokāp, tad atkal tur, tad bez sīkajiem vienkārši tur plankingu. Tā ir trenē plankingu, jā. Labi, davai, uztaisam benču, pataisam, papumpējam, un pēc tam, principā, es laika gaitā izdomāšu, ko mēs pēc tam padarīsim. Jā, pagaidām es vēl nezinu, jāskatās, davai aiziet. Tā, benču uztaisīja, principā aizgāja līdz tam, ko es gribēju aiziet, un tagad vienkārši piramīdā maukšu atpakaļ līdz kaut kādiem 60 kilīšiem, un izpumpēšu līdz pēdējiem. Bet jā, principā es uzgāju līdz tam, ko es zinu, ko es varu dabūt augšā, jā. Un šī gadījumā tas bija 120, bet jūs redzējāt, ka tāds sūdīgs 120. Un varētu arī 130 aiziet, bet ne šodien. Tie, kas trenējās, tie zina, vienkārši citreiz ir īstā diena un nav īstā diena. Šodien nav īstās spiešanas diena. Bet jā, te vienkārši īsam lejā, ar 100 bišķiņu
tad tur kaut kāda 80, un tad 60, un līdz pēdējiem izpumpēšu, un tad domāsim, ko tālāk darīt. Tā, kā nākošo pataisīšu flājus. Gribās vienmēr, ka es taisu kaut kādu benču vai ko, bet man gribētu papildus arī uztaisīt flājus, rītīgi izstiet un augšā tādu skvīziņu uztaisīt. Tas man patīk, jā, uztaisīšu flājus ar šitiem. Un super setā ar muguru pavilkšu uz leju. Tādu super setiņu uztaisīšu. Un visu laiku, es trenējoties, skatoties spūlī, tas apgaismojums ir, protams, galīgi tīzlis. Es jau sen jau saku, ka vajag uztaisīt normālāku apgaismojumu, bet kaut kā nav, tā nav sanācis. Runājot pa kājām, brīnums, ka man vēl neviens kaut kādos viģikos nav iekomentējis, tur, ka man ir chicken legs vai kaut kāds, ka man vajadzētu kājas trenēt. Nav jēga, tu uzkačājies, bet kājas tikai sārkocīgi. Jo šitāds komentārus es bieži vien dzirdu kaut kādos TikTok komentāros. Nu, YouTube jau mazāk, bet TikTokā, ja tur kaut ko kāds ieliek, tad var redzēt šitāds komentārus. Nu, man gan vēl neviens neko tādu nav komentējis. Brīd baterija tūlīt nosēdīsies labi. Nu jā, pa kājām runājot, es neteikšu, ka es baigi atsevišķi kājas trenēju. Nu tā papildus kaut kā. Es vienkārši trenēju tāpatās kā visus pārējos muskuļus. Agrāk varbūt vairāk trenēju. Tagad man es vienkārši taisu vai nu skvatiņus, vai arī izklupiens vai kaut ko tādu. Bet zini, kā ir tā kājām? Es neteikšu, ka man ir baigie chicken legs, un es neteikšu, ka man ir nenormāli uzkačāts. Es teikšu, ka man kājas ir manam ķermenim ļoti proporcionāls, teiksim tā, ja. Es pats neesmu baigais bullis, un līdz ar to arī man kājas nav kā baigam bullim. Te gaismā īsti nevar saprast, ja? Bet es domāju, ka man visam ir jābūt proporcionāli. Zin kā, nevar būt bullis un ar chicken legiem, vai arī būt drūmākās, uzkačātās kājas un augšā spīčka, ja? Bet, kā es teicu, es pēdējā laikā vienkārši trenējos uz izturību, lai būtu izturīgs, lokans, enerģisks, kardiolabs un labi izskatītos, viss proporcionāls. Tāpēc arī tur baigi nepumpēju kaut ko atsevišķi. Šodien pataisīsim breisīt ar šito ritentiņu. Zjē. Laiks papumpēt rokas. Es pat nezinu, kādu leņķi, lai uzliek. Vēlcīgi sācīm, davai sāksim no šejienes, principā. Jā, papumpēsim rokas. Pīcīšu, trīcīšu. Rekur ar šito te.
ar šito te trīcīšu un bums super setā uzreiz uz beņķi un uz šitā sola trīcīšu papumpēsim. Principā šitā mašīna ir principā, es viņu nopirku. Es viņu paņēmu principā, tāpēc, ka es meklēju kaut ko, lai varētu kājas taisīt, jā, kvadus. Bet, diemžēl, šitā mašīna kāju taisīšanai pilnīgi nedara. Nu vispār nedara nevienu grāmu. Es mēģināju visu kaut kā saštukot, saķīmiķot, izurbt caurumu, nozāģēju trūbu. Nu nevar jau tagad ar vienu roku. Var gan. Ieliku iekšā trūbu, uztaisīju šitādus, lai, nu, tā kā kājām varētu atstutēt. Un tad te atkal šito otru trūbu iekšā, kas ir domāt priekš kājām. Bet, nedara, taisi kā gribi un ķūnē kā gribi, kājām viņš vispār nedara nevienu grāmu. Es nezinu, kāpēc viņš vispār ir tā kā domāts kājām, ka tur nesūda, nevar tās kājas pataisīt. Tas beņķis ir pa īsu, šitais ir pa zemu, tas ir pa, vispār. Tas leņķis, kā tu viņas taisi, tās kājas vispār neaiziet līdz aizmugurē, kā viņām vajadzētu aiziet un nedabū to streču. Kā te forši kājas izskatās. Ritīgi chicken leg, bams, chicken legs, aiziet, skaties otrs, aiziet paļur kājām, bet, kājām viņš, diemžēl kājām viņš, vai kāds viņi tur mēģināt ķūnēt, viņš neiet. Tā kā es joprojām būšu kāju, kvadu taisāmās mašīnas meklējumos un tikai un vienīgi tieši kāju kvadiem, kas ir domāts, neko citu, jo nekāds cits universālais vērķis tam nedara. Viņš der daudz kam citām, viņš der citām lietām, kā jau es arī teicu, viņš ir ok. Trīcīši taisīt, jo, teiksim, tur man ir ar ripām jātājas, un tad ripas nav tik daudz, lai tu to svaru regulēt. Te ir, principā, te ir visu to, tu var regulēt lielāk, mazāk, šitiem trīcīšiem viņš strādā, visu kaut ko paņem trīcīšiem, un arī trīcīšiem viņš forši man patīk šitā soli, rītīgi labs, tas arī tā kā džimā ir speciāls tās bicīšu mašīnas. Krūtīm es viņu joprojām neesmu nostabilizējis, lai šitos te taisītu, bet šitos arī man īsti nepatīk taisīt, tāpēc, ka man kaut kā plecs dīvaini jūtās. Un tiklīdz es kaut kā tieši šitajā pozīcijā kaut kā paņēmu, tā es jūtu, ka man kaut kā plecām nepatīk, tāpēc es šitos vispār mums netaisu. Vienīgais var vēl šitā te taisīt, bet arī nav tas īsti tas stiepiens, spiediens, tur ir tādā pusvērķī jāiemocās, teiksim, šitā taisot. Redzi, vienalāk tev tās rokas, šitik te tālāk aiziet tālāk, vajadzētu vēl bišķi tālāk. Tad, principā, es daru šitā, bišķiņi atliecos uz priekšu, un tad ok. Vēl šitā veidā arī viņš vēl dara, šitā taisīt. Tā kā bicīšiem, tricīšiem ok, un pupiem mazliet ok, kājām nedara. Tā kā labi taisam, tas, kam viņš der, un kājām, kvadiem meklēsim lēnāk garāk kādreiz dzīvē kaut ko citu. Aiziet! Smirt pēc slāpī suņi, šitai te slāpējs tumts ienāca manā džimā pasēdēt bišķiņu un ārā līdz lietas, protams, un slāpējs suņs smirt pēc slāpī suņi. Vai ne? Slāpējs suņi. Tā.
kā pēdējo uzrausim kājas. Neko vajag daudz netaisīt šodien. Es saku uztaisīt izklupienus ar kantlītēm. Izklupienus ar kantlēm, kāds 4-7. Un tad vēl bišķiņ piedzīt ar kantlēm, kā es to parasti daru. Un ar to arī šodien pietiks. Viss ķermeņa treniņš plus mīnus būs iziets pa ātro. Un tas skatīsies, rītā man ir cits ģēles. Rīt jāizbrauc tur un šur, jāizdara šis un tas. Un tad jau nākošais būs sestdien treniņš. Šodien ceturtdien. Tad nākošais būs sestdien treniņš. Sestdien no rīta. Zin kā, man vajag treniņu no paša rīta. Ja nav no rīta, ja sākumā, vai vēlāk patrenēšos, no rīta izdarīs to vai šo, aizbrukšu uz veikalu vai vēl kaut ko. Viss. Pēc tam pusdienā man ir, vispār es negribu trenēties un caur sikaut nost. Enerģijas vairs nav. Nav tas spēks, nav tā gribēšana. Es nezinu, es esmu rīt cilvēks. Ja man ir treniņš, tad man viņš ir jātais no rīta. Es pamostos, izrauju kafiju, es pat brokastis neēdu. Jo, ja spēju brokastis, tad atkal pilns vēders, tad atkal jāpagaida laiciņš, lai nosēžās. Nē, pamostos, atmostos, izdzeru kafiju, nomazgāju seju, aizies tolēt, bums, džimā iekšā, un tad ir viss superīgākais treniņš man. Tā kā sestdien no rīta arī droši vien piecelsimies. Sestdien uzreiz bums treniņš, un tad jau lietas dienas ikdienā. Principā šito nedēļas nogalēsiet zāli, nopļaut, tad ir vesela diena vajadzīga. Tā kaut kā labi. Aiziet, maucam kājiņas. Nu ko, viss trēnuška ir beigusies. Trēnuška ir beigusies. Blin, tāds prieks. Reāli nāk iekšā te garāžā un džimā. Tāpēc, ka es esmu tādu kārtību ieviesis, kāda principā te nekad nav bijusi. Kopš mēs nopirkām māju, kopš mēs te ievācāmies. Tu pasties, kāda kārtība, viss ir strūmi pie strūmiem. Tas bija tā. Nu vienkārši, es nezinu, pāris dienas es te ņēmos, kamēr ievies šitādu super kārtību. Nu vienalga jau te vietas nav nekam, bet nu vismaz viss ir kārtīgi un smuki. Un principā, jā, Ričuks stāv. Zini, kas man ir kāda ideja? Ka ir jālaiž, ir laiks ar supiem sākt braukt. Un būs vēl viens sportiņš, man karoči ir ideja galvā. Man ir ideja galvā. Ups, izējām cauri pusai. Man ir ideja galvā, ka es gribu paņemt savu subdēli, paņemt vienu subdēļu somu, re, kur viņi ir. Jūs varat redzēt, vienu no šitām, 1, 2, un vēl kaut kur trešā ir arī pat apakšā. Paņemt somu, tur viss iekšā, dēles, airi, pumpis, somu uz muguru, šito lielo, un ričuku. Un aizmīties ar ričuku kaut kur līdz kaut kādam vienam galam, uzpumpēt savu dēli, ielikt upē, ričuku uzlikt uz subdēļu, kaut kā piestiprināt un vienkārši maukt pa upi, pa straumu lejā līdz kaut kādai nākošai
vietai, es nezinu, kur upe peld pa straumi lejā un kaut kur citā galā izkāpt ārā, izlaist gaisu, lekt rīčukam virsū, somu uz muguras un mīties uz māju. Es gan neesmu izplānojis to maršrutu, kāds tas būs un kur tas būs, pa kuru upi, bet tāds plāniņš ir, to es taču gribu īstenot. Un ir tā, kad es vispār gribu arī pa kaut kādu upīti ar to subdēli pamaukt bez rīčuka, bet nevis pa lielu, tā kā mēs pagājušajā gadā mēs ar meitu laidām ar subdēļiem pa gauju, bet es jums teikšu, ka nebija pa gauju ekstrēms nekāds. Pilnīgi nulle ekstrēmi. Tur bija reāli vienkārši čiliņā, lēnām slīdējām pa straumi lejā, pa gauju, ja, un tas arī bija viss, vienkārši vienā galā izkāpām ārā. Bet interesantāk būtu pa kaut kādu mazu upīti, kur ir vairāk līkloči, kur ir varbūt kaut kāds zari priekšā, kur tev ir jākāp ārā, ūdenī jālēc, jāņem dēles, jāceļ pāri, tad atkal ārējies tālāk. Kaut kas tam līdzīgs. Tādu upīti es gribu atrast. Varbūt kāds zina, varat te man ieteikt, kas te riņķī apkārt varētu būt, tur pie Valkas, pie Smiltens, kas te pa upēm, tā Pedele, Pedele var paliela upe. Kur būtu tāda maziņa upīti, tad ir kaut kāda tā rauzas upīti vēl, man liekas. Tā atkal pa mazu varētu būt, ka nebūs dēlim vietas. Bet, jā, tāds ir mans plāniņš. Karoči, iesakat, kur to varētu izdarīt tā. Varbūt kāds grib man pievienoties ekstrēmām aktivitātēm. Man ir 3 subdēļi un varam gāzt piedzīvojumos. Viss labi, treniņš pabeigts, jāiet ir paēst, tušiņā un tālākās dienas aktivitātes. Viss forši, ka skatījies, neskatījies pats vainīgs. Viss tiekās nākošajā vidikā. Čau!